man prāta vētrā, kas bija bankā, man nelika mieru tā izglītība un arī tā profesionālā orientācija. Man ir krustdēls un Jēkabs, un mums šogad visiem kopā jāpabeidz 9. klase. Un mēs visi ģimeni īstenībā jau 3. gadu tā ļoti cītīgi. Un patiesībā ļoti liela atbildība un ļoti daudz viņš pastāsta, kas tur šodien skolā notiek, un arī E-klase. Man liekas, ir viena liela diskomunikācija, bet par to profesionālo orientāciju es redzu, ka viņi kaut kur pa ceļām tur Hesburgerā ir bijuši ekskursijās vai kolkas raks un turisma takas, bet ir tas lielais jautājums, ka, teiksim, ka paprasa kāda profesija, kāda vai tas viņa, ko dara tas vai ko dara tas, tā liekas, nezinu. Un man liekas, ka mēs daudz par to esam runājuši, un man liekas, vajadzētu arī kaut kā uzņēmējiem tā saņemties, mobilizēties un iet talkā tiem jauniešiem un varbūt sākt tieši tādu iespēju redzēt uzņēmumus jau daudz ātrāk, 5., 6. klases, jo ir tāda lieta, ka par vēl tai 9. klasē saprast, ka vajadzēja to fiziku tomēr un ķīmiju ātrāk tā kā mācīties. Un, protams, ka ir arī tāda lieta, kā klasē ir tā modas lieta, jā, vai teiksim, tur labas atzīmes vai kā, bet ka to pasākumu arī pavērst par tādu modas lietu mēs gribam, mēs kā klase gribam, jā, jo ļoti daudz ko nozīmē arī tāda komandas veidošana klasē. Un jāsaka tā, ka katrā ziņā mums ir liels prieks, ja, ka, teiksim, Jēkab draugi nāk un mammai nes saldējumu. Ja. Jo tā atkal ir tāda komanda, kas veidojas vai tādos klašu līderu grupās, bet jāiedod tiem jauniešiem ir drēvs, lai viņi, teiksim, arī izvēlās paši. Skolotāji, manuprāt, šobrīd īsti nav gatavi tā ļoti aktīvi uzņemt kontaktus paši ar uzņēmējiem. Un līdz ar to ir tas jautājums par to satikšanos. Tad idejas būtību izveidojam vietni, kur ir atrodam uzņēmums, kas ir gatavs uzņemt, ražotne, profesija tāda un tāda. Un, manuprāt, to ir vieglāk darīt tieši caur uzņēmēju pārstāvošām organizācijām, tāpēc es skatos uz Jānu Endziņu un arī uz darba devēju konfederāciju, jo tur apvienojās tās tomēr lielākās uzņēmēju organizācijas un palīdzam ar tādu, teiksim, vietni satikties, jā, jauniešiem. Un, protams, tur ir vajadzīgas arī talkā un pašvaldības. Jā, un tā bija tā idejas būtība, jā. Un, līdz ar to vajadzīga ir arī kāda motivācija. Ja viņi no 5. līdz 9. klasē apmeklē šos uzņēmumus, ja, mums savā laikā bija ekskursija pretī zelta rudenim, un tad arī vēl pavasarī, ja, ekskursijas skolā. Tieši vakar es izlasīju, ka tās ekskursijas būs retāk, par to ir ļoti žēl, un pašvaldībām jāsaka Dievu dēļ nē. Lai ekskursijas tomēr ir, jo ir jāredz. Un to arī saka Krustdēls, ir pavisam cita lieta, kad es esmu bijis, redzējis, pataustījis un zinu, kā tas viss izskatās un strādā. Lūk, tāda tad ir. Un tad, kad to 9. klasi beidzot, tad tie, kas ir visaktīvākie bijuši, kāpēc gan nē? Varbūt viņiem uzsaucam kādu skaistu, modernās grupas koncertu vai kādu citu kā dāvanu, lai skaists izlaidums, ja, vai vēl kāda cita ideja, bet lai būtu šī motivācija un publicitāte, man liekas, būtu svarīgi, kad ēnu diena līdzīgā, teiksim, aktivitātē, lai visā Latvijā tā pieteikšanās notiek. Kāpēc tā ideja ir svarīga, es jau daudz ko teicu. Man liekas, ka ir jāmācās arī, lai tie jaunieši paši meklē, paši izrāda iniciatīvu, paši atrod, paši izdara izvēles. Un tas ir atkal tā, teiksim, mēs dodamies skatīties tur, tā profesija tā varētu būt. Jo vairāk es zinu, jo mazāk es zinu, tāds teiciens arī ir. Bet jo vairāk es zinu, jo man ir lielākas izvēles iespējas. Un man liekas, tas arī ir tādā modernā vai, teiksim, šodienas jau 21. gadsimta tādā
situācijā arī ir jāiemāc jauniešiem, lai tomēr tā sapratne veidojās, ka tā mācīšanās ir diezgan nozīmīga. Bet mācīties ir arī ļoti radošs process, un to var panākt tādā ļoti arī atraktīvā jauniešiem veidā. Ja? Un šī satikšanās, man liekas, tas ir tas, kas gadiem ir runāts, bet nav satikušies. Tomēr tie uzņēmēji, jaunieši, arī skolotāji, izglītības sistēma un arī pašvaldības, man liekas, kad satiekamies ar konkrētu projektu un konkrētu rīku. Un kas vajadzīgs, lai to projektu realizētu? Es jau tā ļoti praktiski, jā, tātad jāapzina uzņēmēja viedoklis, jāvienojās darām, jāveido budžets, ieliekam projektu vadītāju un virzamies uz priekšu. Paldies!